Mani sauc Uldis. Vēlējos parādīt bērnu un jauniešu sporta kluba aplikāciju, ko esmu izveidojis. Šajā video ir vairāk no lietotāju puses, bet ir vēl viens video, saitīti varat atrast aprakstā, kur ir vairāk kā aplikācija lietot klubā vadītājiem un treneriem. Nākamā mēģināsim parādīt jums, kā pieregistrēt spēlētāju, bet šeit mēs varam izvēlēties savu vēlamo numuru, dzimšanas gadu sportistam un kādā filiālē viņš vēlās nodarboties ar šo sporta veidu. Kā redzam, šis numurs ir aizņemts šajā filiālē, tad jāizvēlās cits numurs. Cits numurs ir ok, tad mēs varam aizpildīt vispārējos laukus un reģistrēties. Par reģistrēšanās faktu treneris saņem informāciju e-pastā, kad treneris ir apstiprinājis, tāpēc jums atnāk e-pasts un jūs varat sākt lietot šo aplikāciju. Aplikācijā ir, pirmajā skatā ir notikuma saraksts, kurā ir visi notikumi vai mani notikumi. Attiecīgi var pārslēgt, lai redz viss, kas notiek sporta klubā, vai arī tikai to, kas attiecās tikai uz konkrēto spēlētāju. Kas ir spēles, kas ir nākotnē, tām ir tāds rāmīts riņķī. Mēs varam redzēt, ka kas ir pieteiktie spēlētāji un vairāk informācijas par šo. Arī mēs varam, teiksim, šo aplikāciju mēs atveram telefonā. Mēs varam uzreiz jau doties uz konkrēto vietu, nav jādomā uz kur zāli. Un jūs saņemat e-pastu par katru jaunu spēli. Šeit ir arī spēles, kas ir notikušas pagātnē. Šeit mēs redzam rezultātu. Attiecīgi šo rezultātu mēs varam ierakstīt paši, vai kāds jau ir ierakstījis, tad mēs to redzam, protokolu linku, un ja kāds filmēs, tad arī video saites. Šeit ir arī izbraukumi. Izbraukumi no spēlēm atšķirās ar to, ka izbraukumā visi sēžās autobusā un brauc kopā, un ir kaut kāds izbraukšanas laiks, atgriešanās laiks. Ja paliek uz vairākām dienām, tad treneris var norādīt viesnīcu, dalības maksu. Jā, arī šeit par reģistrēšanos nometnē. Tas ir šī ir tā pati saite. Mēs atveram sportistus un pieteikties nometnē, tad mēs redzam, kurā ir nometnē mēs jau esam šeit pieteikušies. Un varam arī pieteikties vai atteikties, vai arī pasūtīt jaunu formu, piemēram, ja ir vajadzības. Kā arī, ja spēlētājs ir satraumējies, vai, teiksim, ceļojumā, šeit mēs varam pierakstīt par šo faktu, tad treneris redz, kad spēlētājs ir satraumējies vai nav pieejams, un attiecīgi tad iekļauj cits spēlētājs uz nākošo spēli. Ja jums šis likās interesanti, tad padodiet saiti savam trenerim, un tad jau uz tikšanos.